Pirmā darba vieta, kurā es strādāju, arī bija, kad es strādāju uz lāpstas, uz ceļa, lēju asfaltu, gāju līdzi klājējam un ar lāpstu tur pielaboju visādas malas un bedrītes un viss tā tālāk un tā joprojām. Otrā darba vieta man bija molā, es mazgāju traukus, vācu no galdiem, un tad vēlāk es jau tur cepu pīcas, bet principā, ja man uzdod jautājums, vai var šo procesu izdziedināt un cilvēkam daudz ātrāk pātrināt viņu izaugsmi, tad man atbilde ir jā, var to izdarīt. No tā brīža līdz šim brīdim nonāktu ir pagājuši 22 gadi, vai ne? Zemapziņas terapija līdz šai izpratnei var atvest 30 reizes ātrāk. 30 reizes ātrāk. Tātad tur, kur mūsu fokus, tur ir mūsu uzmanība. Ja mūsu domas ir veselas, mēs piedzīvojam to dzīvi, kuru uzskatām par veselu. Ja cilvēks kaut ko vēlas, viņam šajā vidē ir iespējams to sasniegt. Es to izdarīju. Man viens nepalīdzēja. Tikai atšķirība ir tā, kad es to varēju izdarīt 30 reizes ātrāk, un tagad es būtu bijis citā līmenī. Bet tā kā tajā laikā nebija zemapziņas terapeiti, kouči vai cilvēki, kas palīdz, kas iedod informāciju, kas izved, lai mūsos tā doma beidz strādāt un lai mēs varētu ieslēgt jaunu, strādājošu domu, tāpēc nepieciešams palīgs, jeb skolotājs, vienalga kā to nosaukt.